Skatiens, kad spogulī veras, alkans dzeras, bet neatceras, kādas žirgtas tur ziltiņas peras, viņas visas ir nenotveramas. Dzīve dāvina spožus stikliņus, piklos padara drošus un mikliņus. Citus tā kā tēraudus rūda, bet no citiem vien iztaisa glūdu. Nudīgs zvaigzne pa dīķi bulunčojas, nedurbiksīšu, vairs nevaruncīšu, visi pliki kā tikko taisīti, visi tīri un nesamaisīti. Visi pliki kā tikko taisīti, visi tīri un nesamaisīti. Jau saule rījā. Un kas mums šodien ir viesis? Es nezinu, kaut kāds bombas vārdu vēl neesmu noskaidrojis. Mums ir diezgan laika, kamēr viņš būs šeit. Klausies, man liekas, es tev diezgan esmu teicis, nemēģini vairs nākt uz šeit, saprat, nemēģini pat zvanīt man. Citādi es nomainīšu telefonu numuru, es izsaukšu policiju. Viss koncerts beidzies, viss tevi prom koncerts. Esiet pazīstami, tas ir mans dēls, Kaspars. Klausies, es tev pēdējo reizi saku, vācies prom. Baidos, ka nevarēšu, jo es šodien esmu ielūgts kā tavu raidījumu viesis. Kā tas saucās? Viss kārtībā, ja? Redziet, kāds temperaments. Tieši tāpat kā man jaunībā. Piedodiet, ir tā futrāls. Katrs aizmirs. Lūdzu. Nu, ko tu te dari? Neuztraucies, es tūlīt viss sakārtošu. Viss būs kārtībā. Un kur ir Gunārs atkal slims? Es ceru, ka tu nevienam neteiksi, ja? Un viņš tā mierīgi pieļauj, ka māte strādā viņa vietā. Viņš guļ slimnīcā sazāļots. Pat pie samaņas nav nācis. Nu, un kas tad viņam ir kaut kas nopietnas? Es negribu, ka viņu atlaiž, saproti. Nu, es negribu. Veltiņ, ej atpūties. Nu, vēl labāk brauc pie dēla uz slimnīcu, mēs paši tiksim galā. Nē, es neesmu nogurusi. Es visu pat varu sakārtot. Es visu varu izdarīt. Kurš te ir galvenais? Nu tā, lūdzu. Lai viņš veseļojas un nodod viņam sveicienu. Paldies. Paldies tev. Kāce? Nāc palīgā. Klausies, man pie tevis viens lūgums. Gunārs ir slims, vēl vien pat nekā nevar izdarīt. Kur jūs vispār visi esat? Kas tā ir pa stulbu modu kavēt darbu? Es jau nekavēju. Nu, tu esi izņēmums, diemžēl vienīgais. Klausies, es nevaru dabūt šodien brīvu. Šausmīgs zops sāp. Iedzer zāles. Es jau iedzēru. Iedzer vēl vienas. Es jau 4 iedzēru, nu nepalīdz. Un ko tam man tagad darīt? Man vēl sākt filmēt, grimēt un sēdēt pie skaņpults. Dekorācijas es jau bīdu. Ne, vismaz jāgrimē tev nebūs. Mēs rīt kopā braucām trolejbusā. Tiešām tu nevar paciesties vēl tās 2 stundas. Bet ļoti sāp. Manis dēļ. Lūdzu. Nu, labi. Jauki, nu sabīt te tās dekorācijas. Tu tā sakusies. Dzimšanas diena. Apsveic, cik tad paliek? 25. Apaļš skaitlis. Jā, es te rīkoju maz pasēdēšanu studijā, pēc kādas pusstundas varbūt atnāks. Nē, es diemžēl nevaru. Man dēls slimnīcā. Bet katrā gadījumā paldies. Māmu, mēs taku norunājām, ka Jānis paliks pie jums, kamēr mēs ar Jūru tiekam kaut kādā skaidrībā.
Nu, kas ka nēd? Paēdīs pēc tam. Ko nozīmē negrib pie jums palikt? Daudz ko viņš negrib. Pasauc man bērnu pie telefona. Kā nenāks? Ko nozīmē runās tikai ar tēvu? Es pārzvanīšu. Labdien! Tu kavē darbu. Es biju veikalā un gatavojos. Un tagad ej palīdz Kasparam studijā. Es nevaru visu darīt viena pati. Inesīt, tu zini, augšā es visu nokārtoju. Dats sakārtos visu manā vietā. Pie reizes es atradu ideālu maiņas variantu. Redzi, 3 istabas, 2 jums ar gunāriņu un 1 man, 2. stāvs balkons. Rīko kaut vai tūlīt kāzas. Mēs ar Gunāru neko tādu neesam runājuši. Bet jāiet apskatīties. Jāizrunā šodien, lai kāds nepaņem pirmais. Man jāiet Jurim atdot naudu, ko Gunārs pagājušo reizi nozaga. Sveiki! Drīkst? Jā, protams, nāc iekšā. Es ienācu uz brīdi. Gribēju atdot naudu. Kādu naudu? Nu, Es aizmirstu. paldies, ka izpalīdzēji, neteicu nevienam. Viss kārtībā. Un kā viņam klājas? Normāli. Drīz rakstīs ārā. Nu, varbūt piesēd. Labi, sēdi. Fakt, tu negribi kādu sulu? Ne, paldies, Ananās sulu, laikam, ir negribi. Nevajag. Nē, nu, bet tomēr. Nu, labi. Mēs varētu ap 2 kopā kaut kur aizvēt. Ko? Es atvainojos. Man vajadzētu šito dekorācijas gabalu aiznest. Dats teica, lai aiznes uz 3. studiju, nokrāsot vai saremontēt. Vai te nevarēja dabūt kādu vīrieti palīgāt? Nē, nu nebija. Un pagaidi, es aiznesīšu. Paldies, nevajadzēs jau pat. Tu steidzīgi dodzies uzmēt punktu, jā. Tev tur gaida. Kas tad? Nezinu, kaut kāds svešs vīrietis. Jā, bet tu ej, fiksi. Kaut kas, laikam, nopietnis. Paldies, ka palīdzējāt. Nav par ko. Jā, ziniet, un bērni arī ap 2 jums ir pieķerušies kā tētim. Nu, es gan domāju, ka dēlam ir 30, ne? Kur no 30? 27. Tad gan jā. Jā. Ziniet, gāja jau grūti, bet mēs nu pat samainījām dzīvokli kopā. Jā, un tikko Gunas būs ārā no slimnīcas, tad tūlīt svinēsim kāzas. Nu, jā. Kur tu šito stiep? Nu, tur, kur tu liku uz 3. Es neko neliku. Nu, es laikam kaut ko pārpratu. Klausies, tev ir jāparunā ar to bērnu. Klausies, kāds tas mūzikants izskatās? Man stāstīja, ka viņš esot galīgi nošķirts un dzīvoja kaut kur uz ielas, ne? Kur viņš ir tagad gribētavā? Jā. Klausies, tu nevar būt tik labs un nevar atvest viņu pats šodien parādīt studiju. Tev eksāmens atkal? Nē, šausmīgi zobsāp. Neko nevar ne padomāt, ne parunāt. Būs kārtībā. Paldies. Un Rīgā ar tik daudz darba, ka ne atkauties. Un kā tu nestrādās, ka tik labi maksā? Reizēm jau gan es domāju, vajadzētu mainīt profesiju uz kādu godīgu 8 stundu darba dienu. Bet, kā maksā, ko darīs? Reku te. Reku, mans Kaspariņš, paskat pirmajā rāpulīti. Es kā paskatos tā asars acīs. Jā, tagad tā izaudzis, ka pilnīgi neticās. Bērni parasti izaug. Jā, bet viņš ir īpašs. Un kas par raksturu? Iedomājieties, atnāk no laukiem, izmācīties un dabūt tik labu darbu. Es zinu, ko tas nozīmē. Es pats to visas ņēmu cauri.
Nedīdieties, viņš tūlīt būs klāt. Protams, ka būs. Tas jau lejā, tas jau tikai tur tāds sīks skandālišs, tāda ģimenes lieta. Labdien! Es esmu Ārturs Tālērs, raidījumu vadītājs. Jā, ļoti labi, jā. Nomierinies, es tev nopirkšu jaunu skuvekli. Jā, Filips, 3 asmeņas 6 rindās. Nerunā tā ar manu tēvu. No attaugstā spalva kaķim vēns parāvs un bērnes savāks sestdien. Ir viņam iemesls dusmoties, ir. Kaķi tavai mātei nopirku es. Skuvekli arī uzdāvināju es. Mēs. Mans kaķis, mans Filips, mans bērns, lai dara, ko grib, lai noskuj viņiem vistas, govis, kas tur vēl tītari. Es ne, man vienalga. Labdien! Labdien! Vai tu nevarētu atstāt mūs vienus? Paldies! Gal galā tie ir tavi vecāki, un tas ir viņa mazdēls. Viņi nevar vienu brītiņu paauklēt mazbērnu. Tēvam tas pāries, pēc stundas es pārzvanīšu, un Jancis varēs palikt. Nu tad pārzvani. Kaut kas neticis. Jā, nē. Drīkst piebiedroties? Protams. Stāsti. Ko lai stāst? Esmu nonācis pie secinājuma, ka laikam turpmāk izmantošu tikai elektriskos bārdas skujamos aparātus. Sagriezīs. Un nekā neredz. Es ne. Bet Bonapartam nav paveicies. Bonaparts. Iepazīstamies. Nu, diez vai tas būs iespējams. Manuprāt, viņš nav labākajā formā. Man liekas, ilgu laiku nelīdīs laukā no malkas kaudzes. Iedomājies, mans dēls, brašais Jancis, noskuvis kaķi, lai lopiņam nebūtu karsti. Tu vari iedomāties gludi skūtu persiešu kaķīti. Jā. Ieziepēt ar putām un ar žiletu pie rīklis. Jā, paldies Dievam, no tā viņš ir pasargāts. Un tikai tāpēc, ka es sievas tēvam uzdāvināju elektrisko bārdu skujamu Filips ar 3 asmentiņiem. Šodien ir 18. Ko? 18. datums. Zini, ka 18. un kas tad ir? Tas nav parasts datums vismaz man. Man ir dzimšanas diena. Pretīgi. Pretīgi tas ir. Tas jums. Un piedodiet vecim, kas jums to saka. Jūs esat neatvairāma. Frīmā. Paldies. Tas ir, paskaties. Riku mūsu Kasparīčs savā pirmajā rāpulītī, tu vari iedomāties. Es kā paskatos uz to bildi, tā man asars acīs. Nu, stulbs, sentimentāls vecs. Es jums parādīšu pults telpu, no kurienes tiek vadīts raidījums. Reku tur sēž Kaspars, tā meitene Zuze ir mūsu skaņu režisore. Viņai nav šodien dzimšanas diena. Sabūt cilvēks Es atvainojos, ka es jūs traucēju, ja? Bet nu pat zvanīju no slimnīcas. Ņem, mums ir jābrauc. Pirms stundas vēl viss bija kārtībā. Cik tādā stāvoklī var būt? Bija labi. Bet pēc stundas viss var mainīties. Braucam.
Maestro, lūdzu! Aizosiet mūsu porcelāna krūzi, lai klātu tev stāv labais gars. Kad sirdī iespīdēja cauri būzi, tas liktenīgais sazērstā. Tad gan viss būs, ak mīļo jauguns, vēl vairāk būs viss kārtībā. Viss kārtībā, ak cienījama jauguns, viss kārtībā, viss kārtībā. Es domāju, ka jūs esat aizmirsis. Mīļā, tam bija jābūt pārsteigumam. Es visu izmetu tualetē. Iedod, lūdzu. Mēs paši tev sarīkosim balli. Pēc raidījuma lejā kafejnīcā. Un mūsu viesis tev uzspēlēs pārserenāts. Viņš visu māk, bet spēlēt tikai tam, kurus viņam patīk. Vai ne, Imant? Tu tā kā uzspēlēs. Ew, kur viņš palika? Viņš tikko izgāja. Nu, aizēju un atved viņš šo. Ej pat. Viņš tev mīl. Ziema nāk virsū, nav kur dzīvot. Pie mātes gribēja ievākties. Tagad cer uz mani. Tu esi nežēlīgs. Un viņš, ne? Nu, bet viņš tomēr ir tavs tēvs. Labi. Es aiziešu. Režisori atsūtīja? Nē. Jā, it sievietes tādu satiku Spānijā. Te mutnē ir kaut kas balts. Jā? Tagad? Šarmants vīrietis. Kā to lai ņem? Nu, es jau priecātos. Nu jā, viņš aizgāja, kad Kasparam bija 2 gadi. Jā, bet puķes, dievīgas. Ārsts teica, tev no slimnīcas neviens nav zvanījis. Kā nav zvanījis? Klausies, es taču ar kādu runāju. Gunārs taču ir kritiskā stāvoklī. Ar viņu viss bija pilnīgā kārtībā. Cik tādā stāvoklī vien var būt? Tu zini, labāk atpūgā šito te vaļā. Nē, kāpēc ir labi? Saprot, kad es to pēdējo reizi koncertēju Luksemburgā. Jā, bet te met tādas nelāgas kroks un visai labi izskatīs. Būs labi. Instruments būs priekšā. Par to Luksemburgu runājot. Bet labāk, zini ko, novilksim to žaketi pavisam nost. Nē, būs labi tāpat. Jā, Būs labi. Ja tu tās saki, tad... Vienu atsevišķu mikrofonu priekš instrumentu. Sākam. Jā, šito pašu būs, jā. Tu neuztraucies vēl kaut. Viss būs kārtībā. Sākam. Nāc sēdi. Iedod tūplānu man. Man liekas, viņš dzied ļoti labi. Kaspar, tev nepatīk? Liec viņu mierā. Patīk ļoti. Koplāns. Vai. 120 uz 80. Asinsspiediens normāls. Bet man galva reips. Es nevaru piecelties. Tev nekur nav jāskrien gūli. Tagad tu tak mūs nepametīs. Mēs par abām varam Guni izglābt. Viņš nav slikts cilvēks, tu pati labi zini. Viņam tikai tas raksturs, netiek vaļā no tam zālītēm. Tev vajadzētu mēģināt pagulēt. Paklausies, mēs esam kā māsas. Atceries, kā abi jūs skrēdiet pa galmu. Es nevaru iedomāties labāk par tevi, nevienu, Tev vajadzētu tagad pagulēt. Guli. Par to, ka nepārnāks tas, kurš aizgājies. Par to, ka bezgalīgas ir tikai debesis. Un tā, mani mīļie, jūs tikko pārliecinājāties, ka dzīvot var arī tā.
Bez radiem, bez draugiem, bez naudas, vienkārši uz ielas. Vienīgais, kas jums ir vajadzīgs, tas ir drosme un ticība. Jūs cīnieties un jūs uzvarēsiet. Ar jums bija kopā raidījuma vadītājs Arturs Tālers un Ivans. Dzīve ir gara, mūžiem iz... Raudāja meita. Paklaukās par uzaicinājumu tavu tēt šokar, lai viņš mums kaut ko nospēlē. Dzīve ir gara, mūžs ir īs. Tu jau negribēsi, lai es viņu aicinu, vai ne? Kaspar. Jā, māte. Kā būtu ar vienu nelielu izbraucienu pa jūru? Mums te šodien nelielas viesības. Tu jau zini, Zuzai dzimšanas dienu varbūt. Paliksi? Nē. Paliec, viņi ļoti priecātos. Nevar. Man šodien pasūtījuma darbs. Kāzas vienā kafejnīcā. Šie baigi labi maksā. Es pēc tam varēšu mēnesi pārtikt tikai no karbonādi. Es tev pavadīšu. Gan es pats. Nu, nav tik viegli var apmaldīties. Gan es atradīšu. Atnāc ciemos, ja iznāk. Nu, ja iznāks. Nu, vismaz piezvan telefons taču tev ir. Ir? Man arī bija prieks tevi redzēt. Nu, kā tu esi pāris stundām tepat pa līdzi? Es nezinu. Nu, labi, vari arī citreiz. Gal galā jahtas īpašnieks man ir labs draugs. Labi. Nē, pagaidi. Man jāiet. Nu, paņem vismaz krekliņu. Citām reizēm noderēs. Es nevaru, tiešām nevaru. Kāpēc? Viņiem esmu vajadzīga. Un man? Tu esi vesels, tev nekas nekā. Tu esi medmās arī privātā dzīvē. Nu, paņem kādu pārīt no miskastes vai no ielas, un viņiem arī ir slikti. Laid mani. Nu tā, ak Zuzīt mūsu porcelāna krūzīt. Viss kārtībā, viss kārtībā. Viss kārtībā. Tad, kad visas reklāmas nodziest, aiztek zilais ekrāna viens. Tās nav dēles un tās nav podzes. Zvaigžņu bērni pa debesīm skrien. Tā kā kūmeļi projām pa pļavu. Tā kā nezin, no kurienes vējš. Prom no neļāvējiem un ļāvējiem. Un šīs pēdas vairs nenodzēš. Un ja grib to var saukt pat par dzīvi.